Cepu visādas kūkas, bet, nu Oh, jā, jā? medus kūka. Es kādreiz esmu taisījis aptaujas, nu kādu uz 18. novembri mēs taisam kūkas, Aha. jo es oi, 10 gadus cepu. Aha. Nu jau 10, nu visus 10 nē, daži gadi ir izlaisti, bet pats pirmā kūka bija uz 96 gadu Latvijai, kad bija. Wow. Gandrīz 30 kilogramu liela kūka. Ar visādiem kurioziem mums te. Jā. Pārsvarā es īstenībā par Napoleonu daudz atsaucās, es esmu diezgan viņu cepus, bet, nu jā, to pašu medus kūku. Un ļoti bieži ir tieši, nu tā lauku torta saucamā, jā, biskvīts ar vārīto krēmu un ievārījumu. Nu, un biespiena vēl ar augļiem es taisu, tā arī ir ļoti iecienīga. Super. Nu, viņiem pārsvarā ir marcipānu kūkas ar to marcipānu pārklājumu. Nu, viņiem gan, ja noņem to marcipānu nost, nu, tas manās, ka tad pat vēl ar ēst, bet, nu, viņš ir tāds, nu, viņas it kā vienveidīgas, nu, viņiem šokolādes kūkām, viņi krēmu neliek, nu, tieši tādas, kā mums viņiem glazūra pa virs, un tad, nu, tās šokolādes. Jā, mums ir tur daudz, ir uzrakstīti daudz laimes Latvija un latviešu karoga, bet, nu, tas karoga, nu, kontūra varbūt virsū ir, un nu, vienmēr ir kaut kādi, jā, Latvijas tēmas mazliet. Es iesāku īstenībā, nu, tā vairāk kūkas cept šeit Bergenā. Pat pirmā lielā kūka man arī bija uz Bergaušu pasākumu, uz māmiņu dienu. Nu, tā bija briesmīga vienkārši, man liekas. Tagad paskatoties bildes, liekas ārprāts, jo tādas lielas kūkas man nebija pieredze cept. Bet sākumā mācījos es Latvijā, kad es strādāju arī ēdnīcā, tad mums tur tāda viena pavārīte bija diezgan gados, un viņa mācēja, un tad viņa mums, nu, es arī no viņas mācījos. Nu, īstenībā vienkārši, nu, ir jāsaprot tas apjoms. Jā. Un kā viņas sastēlēt, jo pirmā reizē, tad, kad es teicu to 96, man dēli uztaisīja, es sacepu to kūku, bet ārā pa durīm mēs viņu dabūt nevarējām. Jo dēli ienesa šādā veidā ārā, viņš bija jānes šādi, un ar kūku, un man tur bija tāds šaurs koridors, nu tas bija arī, nu, kurios, jā. Dzīvoja pirmā stāvā, tas ir labi. Pa logu? Jā, pa logu. Jo cēla durvis ārā, man vīrieši nāca cēla durvis ārā, bet viņam bija tāds, nu, tas tādā rakursā bija, ka, nu, nevarējām mēs viņu iznest nepagāžot, nu, ja būtu sagāzuši, tad būtu apgāzuši. Un tad nācās, jā, pa logu. Īstenībā tas bija pirmo reizi sarkanais samts. Es cepu sarkano samtu tieši arī, lai būtu tā, nu, tas griezums tāds sarkanbalts sarkans, jā, un, nu, tas tāds, nu, tāds. Jā. Recepts, nu, tagad ir ļoti daudz pieejams, viss kaut kas internetā, bet es esmu kaut kā tā iesākusi to, ko es mēģinu, nu, man ir diezgan vecs recepts daudzas, tas pats Napoleons, tāpat, nu, medus kūka gan es arī aizguvu no interneta, un kā es iesāku cept tikai tāpēc mīkstā medus kūka, jo man bija, abām rokām bija operācija, un es nevarēju vairs rullēt. Sākumā taisīt tās plānās visas šausmīgās rullēšanas. Un tad es sāku meklēt internetā un atradu tādu mīkstās medus kūkas receptu, ko es tagad nemainu daudz. Viņa nav jārullē, viņa ir izsmērējama tāda šķidra, mīkla, kas ir izsmērējama, tā nav tāda kā klasiskā. Nu, šo, ko es te tagad taisu, tā ir tāda ļoti vienkārši, man liekas, jo es viņu tās izsmērē pa visu pannu, kaut ja vajag nelielu kūku, tad sagriež 4 daļās, ja, un tad jau ir 4 kārtas. Un krēms arī ir ļoti vienkāršs krējums ar cukuru. Neko īsti vairāk klāt nevajag. Man pat neprasās nekādu ievārījumu pa vidu. Man patīk tikai ar krējumu.